Nu tā, Džīna, mūsu šodienas guvums. Atkal vesels maisiņš ar krūzītēm, vienreiz lietojamām papīra krūzītēm, ar dažādiem zīmoliem, piemēram, veikala Elvī vai ār kafijas automāta zīmoliem. Tiek izdzertas, izmestas, īsts prieciņš, bet pamatīgi pēda atstāja dabā. No skata jau tās ir it kā nevainīgas tādas papīra krūželes, bet patiesībā dažu minūšu laikā tās kļūst par nepārstrādājamu atkritumu, jo tās ir izodarētas ar plastmasas kārtu. Lūk, tāpēc arī tie trauciņi netiek pārstrādāti un arī atstāja mikroplasmasu un toksiskas vielas gan vidē, gan mūsu organismos. Vides pētnieki Gēteborgas universitātē ir konstatējuši, ka šādas krūzītes var būt tikpat kaitīgas kā ražotās no tīras plastmasas. Vai ir kāds risinājums to aizvietošanai? Ir, un turklāt vairāki. Un par to un arī citiem vienreiz lietojamiem produktiem, kuriem ir aizvietotāji, šoreiz zaļajā Latvijā. Pats prātīgākais, protams, būtu dzert kafiju mājās vai kafejnīcā no normālām krūzēm. Bet ja nu reiz tas džins no pudeles ir izlaists, un ar to es domāju vienreiz lietojamās krūzītes, veikalos, degvielas uzpildes stacijās un kur tik vēl ne, jā, un arī šajos pašos automātos, kas te man aiz muguras, nu tad ir jāmeklē alternatīvas zaļākas. Un viena no tām ir, lūk, paņemiet līdzi savu labu krūzīti, normālu krūzīti. Starp citu, degvielas uzpildes stacijās es zinu, ka piešķir atlaidi kafijai, ja tu pildi savā krūzītē. Piemēram, virsšos tie ir pa 25%. Nu, un ir vēl citi risinājumi. Bet, kas attiecas uz šiem kafijas automātiem un savām krūzītēm, tad izrādās, ka tajos varot pildīt. Tikai nezinu, kāpēc uz šī kafijas automāta tāda uzraksta nav. Nu, tad tie, kas dod atļaujas tādiem, un tie, kas uzstāda, padomājiet paši. Hoho, Džīna, paskatīs. Mums būs tīri zaļa kafija, vai ne? Salkrastos pie Turisma informācijas centra. Kā jau teicu, ir vēl viens vienreiz lietojumu un krūzīšu aizvietotājs, un tās ir tā saucamās ēdam krūzītes. Ja nu akurāt jums ir aizmirsusies, dodoties prom no mājām, sava normālā krūze, tad nu vismaz degvielas uzpildes stacijā virši, varbūt vēl kaut kur citur ir iespēja ieliet kafiju šādā te ēdam krūzītē. Ļoti labi notur kafiju, mitrumu. Nu, tad sanāk tā, ka reizē ar kafiju tad iegraužam tā kā tādu nesāļu, nesaldu cepumu. Garša ir laba. Sastāv no kaut kādām 7 sastāvdaļām, kā man stāstīja ražotājs, kas ir Bulgārijā, Plovdivā. Nu, lūk, bet nu nav jau vienreiz lietojamās krūzītes vienīgais, vienreiz lietojamais un aktuālākais produkts. Ir jau ļoti daudzas lietas, ka lietojam vienu reizi, izmetam, nu, un tad paliek tā garā aste. Bet es gribu tagad jūs aicināt uz veikalu Burka, kurā ir ļoti daudz alternatīvu, ļoti vērtīga alternatīva, lai tam vienreiz lietojumam tomēr tā vietā nopirkt iegādātos ilglaicīgu lietojumu, kurš tad ilgtermiņā tiešām sanāk gan lētāk, gan vidē draudzīgāk, nu un, protams, arī sirdsapziņai mierīgāk. Nu, redz, es esmu pircēji, kuri saka, klausties, nu pietiek man tās higiēniskās paketes pirkt un to lielo naudu tērēt. Gribu ilglaicīgu un ilgtermiņā arī lētāku. Ko tad jūs varat piedāvāt? Kas tas ir, ko jūs atvizāt, lūdzu? Ja jūs man parādītu. Tātad, nu... Piltuves mums ir pieejamas un mēnešreižu biksītes. Biksītes. Tās piltuves var apskatīties tuvāk, ja jūs varētu pacelt rokās un parādīt. Aha, labi. Un tās biksītes arī, tad jūs man parādītu. Jā, nu izskatās tādas parastas bikses, bet tiešām viņas dara to, kas jādara. Jā, protams. Uzsūta to, kas ir jāsūta. Un kāda tad ir cilvēka interese? Nu, bieži nāk un pērk? Diezgan bieži, jā. Ir diezgan populārs. Katrā ziņā mazumā interese neiet. Jā, tieši tā. Nu, lūk, arī metāls skuveklis, kas šķiet vienai vīriešu daļai vispār nav pazīstams, bet citi jau arī atceras. Kā tētis vecētiņš skūva bārdu ar metāla skuvekli, tikai nomainīja žileti.
nevis kā plastmasas tagad. Noskuju un izmet ārā pēc kāda laika. Lūk, arī bambusa dvieļi un dažādas saimniecībā virtuvē noderīgas birstītes, ilgstoši lietojamas. Aha, un tagad uz burkas tiek uzrakstīts burkas svars, ja? Ļoti labi. Un tagad bērsim auzu pārslas. Nu, lūk, auzu pārslas tiek iebērtas burciņā, kuru var izmantot vairāk kārt, nevis kādā maisiņā, kas lielākoties tomēr ir vienreiz lietojams. Ja nu akurāt burka nav līdz, tad šeit to var dabūt. Bagātība liela un izvēle arī.